Mainās vietām tātad Jānis Eglīts. Brauc pa priekšu, jā. Vadošais braucējs un Raivo Mužiks sekos. Raivo Mužikam ļoti labi padevās vadīt šī braucienā. Viņš diezgan ātri varēja atrauties, bet nu skatāmies, kas notiek. Eglīti ir labi atrāvies startā. Raivo viņu saķer. Klāt, jā. Ideāls slīdēšanas trajektorijas ir Mužikam. Eglīti ļoti ātri arī atraujās taisnēs, skatos viņam. Bet tam čalim ir laba tehnika. Tam čalim vienkārši ir āze grīdā, saproti, un neraustās kaut kas starp kājām. Tas viss skarbi grīdā. Un atkal izdodās pievēlt plašāku trajektoriju tieši Jānim. Gandrīz sagriezās, kungs, tas bija tuvu, tas bija tik tuvu. Pampers pamperā. Kolosāli. Bet nē, sagriezās ļoti labi, bija maksimāls leņķis. Es teiktu, tur pietrūkst pa visiem daži centimetri, lai būtu sagriešanās. Šis leņķis bija pārāk liels, lai izbrauktu šo trases posmu ātri. Viņš bija varbūt pat daudz. Līdz ar to viņš samazināja ātrumu un Raivo dabūja bišķi sabremzēties. Jā, taču viss tika beigās izdarīts. Un viņi brauc lielo ovālu. Un tā. Kurš tad, nu kur beigās? Vispār neko nezinu. Uzvarējs ir Jānis Eglīte! Uzvarētājs ir Jānis Eglīte. Jaunā sensācija Latvijas drifta sērija 5. posmā. Pilnīgi noteikti. Jā. Tas ir tūlītās viņiem, kurš dots stāt.